atgriezties man noteikti tur negribētos, jo jutos, briesmīgi jutos, jo visu laiku man bija tāda sajūta, ka viņi paši nav laimīgi. Un likās viņi tādi pamesti, nepriecīgi, kaut gan neviens jau nestāstīja, ka viņiem tur iet slikti. Jo kuram tad gribās stāstīt, ka viņiem iet slikti? Jo tad, kad mēs aizbraucām, mēs bijām tur tikai 3 dienas, bet es visu laiku domāju par to, ka es gribu atpakaļ mājās, noteikti es tur nedzīvotu. Būtībā viņi tādā kā krātiņā tur dzīvo, tā kā slazdā, var teikt. Jo vietējo draugu viņiem tur nav. Viņi man bija tāda sajūta, ka viņi pat nevar aizbraukt nekur izklaidēties, tā kā, piemēram, mēs nedēļas nogalē varam atļauties aiziet uz kādu koncertu vai teātri vai kino. Tāda nolemtības sajūta likās viņiem. Pat žēl kaut kur bija viņu. Sevi noteikti es tur nevarētu iedomāties. Es saku, ka man visu laiku gribējās mājās, man negribējās tur, es paskatījos, jā, kā viņi dzīvo, bet pašai noteikti. Tas bija, var teikt tāds pat lēmums, ka es sapratu, ka es tur laikam nekad tomēr nevarētu dzīvot ārzemēs. Lai kādu arī viņa masku lika virsū, tāpat varēja just tās skumjas un to depresiju, skumjas pēc mājām, jo būtībā viņi jau tur ir vieni paši, viņi ir vieni. Viņiem nav nekā, viņiem nav ne tās aizmuguras, ne tā atbalsta, ne to radinieku, ne draugu. Viņi var teikt, tur ir pilnīgi vientuļi cilvēki.